Nu, labdien! Es jums stāstīšu par jaundarības to dokumentālo ticamību, jo labi, pieņemsim, kad tu esi ticīgais jau, tu esi piedzīvojis Dieva lūgšanas atbildes, viņa personisko uzrunu, redzējis grēka nožēlu un pat varbūt arī vīzijās vai apmeklējumā tiešā Jēzu saticis. Jā, tu esi piedzīvojis Dievu labi, bet kā tu darīsi viņu zināmu cilvēkiem? Kā tu varēsi pārliecināt cilvēkiem, kad ir tāds, kas nāk caur sienām, kas staigā uz ūdens virsmes, kas paēdina tūkstošus, kas dara brīnumus vēl aizvien šodien? Kā tu cilvēkus pārliecinās? Jo, kā nu, ticēt kaut kādai vecai grāmatai? Tu dumšs, ne? Tātad cilvēki var teikt, ka mēs gribam ticēt Dievam, un mēs tik ļoti gribam, un tam mēs ticam. Mēs ticam, var principā ticēt Dievam, un var arī neticēt Dievam. Ja tu tici Dievam, tad Dievs būs, ja tu netici Dievam, tad arī Dievs var arī, nebūs viņš. Tāds Dievs ir fantāzija no gala sākuma, un tad es visu to fantāziju metu prom un kaut ko citu meklēju. Jo tam, kam es ticu, tam ir jābūt patiesībai. Tai ir jābūt patiesībai. Savādāk es tam neiedrošinājos ticēt. Tātad tas principā nevarētu un nedrīkstētu būt atkarīgs no tā, ka mēs tik ļoti gribam, lai Dievs būtu. Un tam mēs iedomājamies kaut ko šeit, ka gribētos, ka Dievs ir. Bet tādā gadījumā nepaldies. Jo tai jābūt patiesībai, kam es ticu. Savādāk es neiedrošinājos ticēt. Tātad mēs redzam šo konfliktu, ka automašīna ir radīta no inteliģences un to noliek būt diezgan stulbi. Mēs redzam to bioloģisko radību, mēs redzam lapiņu, pagriežam lapiņu, tur ir tāda maziņa šķēlumiņa otrā pusē, ar ko puķīte elpo. Kad mēs aptavēram vaļā šūniņas, mēs redzam šūņa kodoli, mēs redzam motorus, mēs redzam baigi avansēto mašīnu. Tā ir augstākā tehnoloģija. Kā mēs varam teikt, ka tā, kas ir augstākā tehnoloģija, ka tā ir nejaušība, ka tā nav izgudrota, ka tā ir vienkārši sakritība, ka pats no sevis tas viss it kā radies. Ja mēs redzam Lego pilsētiņu, Lego klucīšu, mēs redzam pilsētiņu, palmiņas, automašīnītes, vecīšus, tantiņas, onkalīšus, mājiņas, krustojumi. Kā tas radās? Kā tas viss radās? Kā radās šī pilsētiņa? Protams, kāds to pilsētiņu salika, vai ne? Pilsētiņa nenokrita no debesīm un negulēja tie klucīši tūkstošiem gadus un palikta tādā pilsētiņa. Mēs nojaužam, ka ir Dievs, jo savādāk nesaskan pārējais. Kad mēs nojaužam, kad ir inteliģenta būtne, kas it kā tad ir ko te visu radījis. Bet kā lai mēs ar šo te dievību varam iepazīties? Labi, mums ir vairāki attēli, Dieva attēli. Tiek doti pasniegti Muhameds, tiek pasniegti visādas dievības, tūkstošiem dievības, un tiek pasniegts Jēzus. Es personīgi esmu samērā ņēmis daudzus un skaties, un es neesmu saredzējis citu tādu spīdēt spēku, kā vien pie Jēzu. Bet tie 2000 gadu veci dokumenti, vai tie ir izgudrojumi? Tad, kad mēs sāksim kādam cilvēkam pastāstīt par šo, tad mums taču ir proti to lietu izskaidrot tā, ka tas cilvēks to sapratīs, ka jā, tā ir īstenība. Un ka mēs neticējam faktiski kaut kādiem izfantazētiem rakstiem. Jūs ziniet ebreju valodu. Visi tie ķeburi, skaisti ķeburi, viņi ir rakstīti no labās puses uz kreiso. Vecākās daļas, mēs jau rakstam no kreisās puses uz labo pusi, bet viņi raksta no labās puses uz kreiso, un tad iet uz leju tekstā.
Visas valodas austrumiem no Jeruzālemes raksta no kreisās puses uz labo, un visas valodas pa rietumiem no Jeruzālemes raksta no kreisās puses uz labo. Saproti, sastarojās Jeruzālēmē. Visas valodas ved uz Jeruzālemi, tā varētu teikt. Vecākā daļa, vecā derība ir 3400 gadu veca apmēram, pirmās Mūzes grāmatas, un tās salikās 1500 gadu laikā. Bet kā tas var gadīties, jo tur ir kopēts, oriģinālais mums ir izdilis jau sen. Kā varam zināt, ka tā kopija arī atbilst oriģinālajam? Kā mēs to varam zināt? Kā mēs to varam galvot? Jo, ja mēs to nevaram galvot, tad kaut ko tur ir iefučījis starpā un sablēdījis kaut ko un gribējis, lai tas tā smuki izklausās. Tātad, vai mums ir tas, kas bija pirms 3500-400 gadiem cilvēkiem, seniem ebrejiem? Oriģināls mums nav. Grieķu jaundarība. Grieķu valodā jaundarība salikta. Visi bija ebreji, kas to rakstīja, izskaitot viens. Viņš bija grieķis, Lūkas, viņš rakstīja Lūka evaņģēliju un apustuļa darbus. To jaundarību salika 60 gadu laikā apmēram. Bet tas viss ir rakstīts pirms 2000 gadiem. Vai tas ir pareizi izkopēts? Kā mēs to zinām? Ir kari, ir nemieri, ir nāves gadījumi, mērs, visādas nelaimes, dabas katastrofas. Kā mēs varam zināt, ka pareizi izkopējies, ka nav pazudis kaut kas? Vai vispār kaut kas te ir līdzīgs oriģinālajiem rakstiem, ko mēs turam savā rokā, kad mēs turam Bībeli, veco derību un jauno derību. Veco derību ebreji sauc par Tanāk, tas ir saīsinājums no Torā, Nevim, Ketuvim, un ebreji jaunu derību sauc par Berit Kadašā, jaunā derība. Tanāk būtu Torā, tās būtu 5 Mūzes grāmatas, Nevim un Ketuvim. Es nezinu, kurš no kuru tur ir, bet tie ir pravieši un dziesmas un stāst viņiem. Drusku dažādās kārtībās viņi saliek tas grāmatas. Nosauc pirmo Mūzes grāmatu par iesākumā bija. Jo, ka viņi atritināja vaļā to tīstokli, viņa saritināja tīstokļos un uz zvēru ādām rakstīja savus pergamentus. Un kas pirmais, ko viņi atritināja, tas bija, kas bija iesākumā. Iesākumā bija Dievs. Mēs redzam faktiski tādu interesantu solījumu vecā derībā, ka zāle nokalst, ziedi novīst, bet mūsu Dieva vārds paliek mūžam. Jesajas grāmatā, Bībeles vidū, 40. nodaļā, 8. pantā tā ir rakstīts. Vai tas tā arī ir? Ko cilvēki saka? Viņi saka, ka ir nepareizi izkopēts, viņi saka, ka varētu iztulkot, kā to grib, kā tik vien tīk un patīk. Un tas ir tikai teikts tajai kultūrai, toreiz nevis mums. Kas ar tiem oriģinālajiem dokumentiem tad ir? Vai ir tādi? Nav padomājuši dziļāk cilvēki par to, ja viņi tādā veidā spriež. Mēs varam padomāt dziļāk. Un tad atklāsies kaut kas interesants. Mēs saprotam visi, ka tie oriģinālie dokumenti ir izdiluši. Viņi bijuši tik labi, kad viņi ir visi lasījuši. Laba grāmata, turā ir pasvītrojumi, tur ir lapas ir izdilušas un jāsalīmē to muguru kopā tur grāmatai. Kopēšanas process, kas tas tāds bija? Kā viņi tad kopēja? Pieņemsim, ka mums ir viena recepte, toršu recepte. Tā ir ļoti garšīga torte, tu viņu izkopē, to recepti.
to recepti tu izdali draugiem, un tu vajag ko laba recepte. Kur tu dabūji šo, draugs izkopē tālāk. Un tev prasa arī, ko tad ir? Tu taču tik labi to izcepi, izrakst man vēl vienu. Visi iet pie tevis, jo tu zināji. Tu izkopē kāds 50 kopijas beigās, tev ir oriģinālais izdilis, pazudis. Cilvēki sāk prasīt, bet kas tad oriģinālais ir? Tu taču, tāds tev arī nav. Viss ir izgudrots un pieraksts klāt. Nē, klau. Tā tu vari savākt kopā visas tās 50 kopijas, uzlikt uz galda un redzēt, vienā trūkst šis, saproti, 49 kopijās ir tas. Tas nozīmē, ir izkritis. Labi, un tā mēs varam salikt oriģinālo rakstu. Šodien, ko mēs nevarējām pirms 40 gadiem, mēs varam uz vārdu salikt Jēzus runu. Tieši precīzi, ko viņš teica. Brīnies, varam. Jo ir milzīgi daudz kopijas saražotas no jauno derību un arī ļoti daudz vecā derība. Redziet, kas ir tiem dokumentiem, kam ir visvairāk ticamība, visiem antīkiem dokumentiem, virs zemes ir pirmā vietā nonāk jaunderība. Jo tur ir kādi 25,000 kopijas no Jēzus vārdiem, viņu mācību, viņu dzīvesveidu, viņu dzīves sasniegumu. Un otrā vietā ir vecā derība. Trešā vietā ir Iliāde un Odiseja. Un vecā derībā tur ir kādi 23,000, tikai pa 1000 mazāk nekā jaunā derība, dokumenti, manuskripti, kas ir laikam tuvi tiem pašiem notikumiem. Jūlijas Cēzaru galiešu kāri, tur ir kādi, nezinu, cik tur 50 kopijas, varbūt 1000 gadu laikā, un pirmā kopija iekrīt kaut kāds 900 gadus pēc tiem pašiem notikumiem. Mēs, protams, neapšaubam, ka Jūlijas Cēzars bijis kā Romas imperators, bet tad mums arī tikpat svaigi jātiecās pret jaunderības rakstiem un vecoderības rakstiem. Visi tie filozofi, Sofokles, Euripides un visi pārējie, viņiem ir ļoti, ļoti maz tie oriģinālie dokumenti. Protams, viņi ir izdiluši. Bet kopijas arī ļoti retas. Kāds 20, 50, Iliāde un Odiseja ir, kas tur bija 400 kopijas. Vecā derība ir rakstīta ebreju, aramējušu valodā, divās valodās pārsvarā. Ebreju valodā viņiem tā bija tā kā svēta valoda, un viņi to valodu beigās nerunāja īsti, jo tik daudz tie ebreji bija, kas bija izceļojuši pa visu pasauli, ka viņi runāja grieķiski lielā mērā. Ir vēl viena vecā derība 200-300 gadus, 270 pirms Kristus, ko viņi izkopēja, viņi iztulkoja grieķiski, koināja grieķu valodā, sen grieķu valodā. Jo viņi uzskatīja, ka bija prātīgāk, ka cilvēks zināja, ko Dievs teiktu, nekā viņi to prastu atkārtot, nekā viņiem būtu perfekti izkopēts viss. Tad radās vecā derība, to sauc par Septuagintu. Visi šie ir manuskripti. Viņi ir roku kopēti. Burts pēc burta, vārds pēc vārda. Mums arī ir vecāki raksti, nevis uz pergamentiem rakstīti, bet arī ķīlrakstos. Mālu traukos viņi iespied iekšā burtiņus. 10 baušļi bija akmeņos kalti. Viņi bija kalti, Dievs it kā rakstīja viņus, ir teikts,